いいかも見つけたって。まあそれだそういう話だってさ、ゼロじゃないんだろうなと思うとさ。Tā ir budistu stupa, kurai mēs braucam garām, kuru Buda deva savas mācības studentiem, mācekļiem. Tā ir ļoti, ļoti veca stupa no Budas laikiem. Hai budistu monasterī. Šī būs kāda ar Budu saistīta vieta. Nu, ļoti skaista vieta. Parks ar ūdens rozēm. Ļoti skaista tā vieta, nu tie lotosi vispār. Varanasi tā, ka netīrs grūži un nabagi un bagāti un ņigu ņēgu. Un op, viena smuka vieta. Iziet ārā okala. Nu tā, ļoti kontrastaina zeme, ļoti kontrastaina. Šeit ir atkal violetās ūdens rozes. Cik skaisti. Varanasi arheoloģiskais muzejs. Muzejā mums neļauj filmēt, atņemt telefonus, jo ļoti vecas lietas tur atrodas. Tādas akmens statujas un milzīgs akmens rats no 1. gadsimta. Tagad mēs esam nonākuši tādā Varanasi daļā, kas ir, tie ir vecas pilsētas pamati, kas ir mazliet atjaunoti un saglabāti. Vecā Budas laika pilsēta. Jāsajūt, kāda enerģija šeit ir. Ui, Ašokas pilāri. The remains of Ashok pillar here. Tall, high, and now you see with time only remains are there. So this is the value of time. We need to understand that if we walk with time, we evolve. But if we keep ego on our head, then only this is remain there of us. I will translate that later in Japanese for you guys, yeah? Many millions years old, even older than Egypt. Varanasi ir pasaules vecākā pilsēta, pat vecāka nekā Ēģipte. Protams, eģiptieši ar to strīdēsies. It is even older than Egypt. Bet skolotājs zina, viņš zina. Varanasi ir vairākus miljonus gada veca. To climb the wall. Okay. Yeah. Zita? Yes. Ja domāties, tūkstošiem gadus veci akmeņi. Akungs. Ar Budas laiku vecā stupa. Tur ir dažādi raksti virsū, bet nevar redzēt, saulīt ir pretīm. Un suņuks nabaks, viņam karsts ir. Nabadzīgs mazais. Karsts paliek, būs jāslēpjas no saules. Vecā Varanasi pilsēta. Budas laika vieta. Pienācām tuvāk sienai. Lūk, kādas sienas ornamenti, kalti akmenī.